Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds, kur mēs turpinām apskatīt Jēzus kalna svētrunu, kas ir atrodama Mateja evaņģēlijā. Šodien Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 20. pāns. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. 17. pantā Jēzus teica, ka viņš nav nācis atmest bauslību, bet piepildīt. 18. un 19. pantā Jēzus runāja par to, ka Dieva vārds ir nemainīgs. Un tagad 20. pants kļūst par atslēgu visam, kas seko tālāk. Tā ir pāreja no ārējas reliģijas uz iekšēju sirds taisnību. Jēzus laikā farizēji bija ļoti reliģiski. Ļoti disciplinēti, viņi zināja rakstus no galvas un ievēroja ļoti daudz noteikumus. Un izskatījās, ja kāds tiks debesīs, tad tie noteikti būs rakstu mācītāji un farizēji. Bet atnāk Jēzus un saka, ar to nepietiek. Farizēju taisnība bija ārēja. Vērsta uz to, ko redz citi, balstīta noteikumos un bez īstas sirds maiņas. Viņi izskatījās perfekti, bet viņu sirdis nebija mainītas. Un šeit Jēzus maina visu mūsu domāšanu. Viņš saka, Dievs neskatās tikai uz to, ko tu dari, viņš skatās, kāpēc tu to dari. Un ja godīgi, visos no mums ik pa laikam pamožās farizējs. Mēs darām pareizas lietas, bet ar nepareizu sirdi. Un Jēzus saka, ja jūsu taisnība nav labāka kā rakstu mācītāju un farizēju taisnība, jūs nenonāksiet debesu valstībā. Jo tas, kas mūs kvalificē debesu valstībai, nav rakstu zināšana vai likumu pildīšana. Vienīgais, kas mūs kvalificē debesu valstībai, ir Jēzus Kristus upuris. Tā nav cilvēciska taisnība, tā nav taisnība, kuru mēs nopelnam ar saviem darbiem. Tā ir taisnība, kas mums tiek dota tikai un vienīgi žēlastībā caur Jēzu Kristu. Un tad, kad mēs ar savu sirdi esam ticējuši un ar muti apliecinājuši un esam pieņēmuši Jēzu kā savas dzīves kungu un ķēniņu, tad mums tiek piešķirta jauna sirds, kas vairāk nav ārēja izpausme, bet iekšējs Dieva darbs. Un Jēzus saka, debesu valstībai kvalificējās nevis rakstu mācītāji un farizēji, bet tie, kas ir saņēmuši taisnību no viņa. Redziet, mums nemitīgi ir jāpārbauda mūsu sirds motīvi. Savā laikā kāds man teica, cilvēks ir tāds, kāds viņš ir, kad viņš ir viens pats. Kad viņš ir īsts un viņam nav jāspēlē teātris. Un šodien es gribu uzdot tev jautājumu. Kāds esi tu, kad tu esi viens pats? Kāds tu esi tad, kad tev tūmā ir tikai tavi mīļotie cilvēki? Un es jums varu atbildēt godīgi, kad es šajos brīžos bieži vien izgāžos. Un tāpēc man ir vajadzīga Kristus dotā žēlastība, jo tā ir vienīgā, uz ko es varu paļauties. Un Dieva žēlastība nav atkarīga no mūsu šodienas veiksmēm vai neveiksmēm, mūsu disciplīnas vai mūsu perfektās vai netik perfektās dienas. Dieva žēlastība paliek kāda viņa ir, neatkarīgi no mums. Un Dieva žēlastība ir tik liela, ka viņš atsakās atstāt mūs tādus, kādi mēs esam. Viņš ir tas, kurš mūs maina no spožuma uz spožumu. Un ja ir kaut kas labs, kādas labas izmaiņas mūsu dzīvēs, tas nav mūsu nopelns, bet tas ir Dieva žēlastības darbs mūsu dzīvēs. Tā nav rakstu mācītāju vai farizēju taisnība, tā ir Jēzus Kristus dotā taisnība, kas mūs maina un kas pati ir nemainīga.